Uzsākot ventilācijas LV projektu, secinājām, ka mājaslapa ir ļoti novecojusi, vizuāli un saturiski no UX viedokļa. Papildus tam informācijas atspoguļošanas veids bija ļoti haotisks un neefektīvs, kas radīja papildus šķēršļus jaunu klientu piesaistē. SEO vērtības arī bija diezgan nekāda, kā arī Edijam nācās diezgan daudz ieguldīties reklāmā, lai tā lapa vispār būtu atrodama. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, tā klienta plūsma ir tikai augusi. Pirmo gadu pat, man liekas, 3-kāršojusies vai 4-kāršojusies. Pēc 2 gadu sadarbības ar Ediju mājaslapas apmeklējums ir pieaudzis par 300%. 2 gadu laikā klikšķu skaits mājaslapai ir palielinājies par 7000, kā arī 27 no 40 atslēgvārdiem pašlaik atrodas top 3 pozīcijās Google meklētājā. Skatoties Edgara video, redzēju arī, kad Edijs iesmēja pa Google reklāmu, kad viņam pašlaik nebūtu vajadzīgi. Klienti no SEO nāk pietiekami daudz, un ka viņš jau tos nespēja apstrādāt. Edijs ir paņēmis darbā pašlaik speciāli cilvēku, kas apstrādā viņam šos pieprasījumus. Jā, man ir papildus darbinieks, kas palīdz tagad visu apstrādāt, un tagad man ir bišķi vieglāk dzīvot. Sadarbība ir ideāla, man viss patīk. Regulāri saņem atskaites par padarītiem darbiem, un arī redzu konkrētus mērķus, pie kā mēs strādājam. Ecomstrive komandā viņi visu dara paši. Man ne par ko nav jādomā. Viņi uztaisīs visu no A līdz Z, atsūtīs atskaites par padarīto darbu. Nu, un, protams, es kā klients redzu arī rezultātu. Nāk vairāk klientu. Jā, Ecomstrive nav tikai SEO pakalpojumu vai web izstrādes uzņēmums. Mēs principā nodrošinām pilnībā visu, kas ir mājaslapas izstrāde, SEO, digitālā reklāma, optimizācija, nestandarta risinājuma izstrāde. Principā jebkas, kas saistās ar webu, droši nāc uz Ecomstrive mājaslapu e-komercija.lv un piesakies bezmaksas konsultācijai.